Tā, vēl viens persiks, ko vajadzētu apgriezt. Griežam ārā, atkal viss, kas iet uz vidu. Šeit atstāsim zaru uz ārpusi. Uz ārējo pumpuru griežam nost, šeit viņš nāks uz āru. Šo, kas iet stāvāks uz iekšu, griežam visu ārā. Šeit ir viens jauns izdzīts uz ārpusi. Nogriežam uz ārējo pumpuru, lai nākošais zars iet uz āru. Un šeit atkal jau žēl tos persikus izgriezt, bet griezīsim nost uz pāris pumpuriem, lai daži persiki mums te paliek arī iekšpusītē. Un šeit griezīsim nost to, kas iet uz iekšu zaru. Atstāsim tos, kas iet uz āru. Un nogriezīsim viņu uz ārējo pumpuru, kas iet uz āru. Tur nāks jauns zars. Tā. Šeit diezgan biezs uz iekšējošo nogriežam. Šeit noīsinām atkal uz ārējošo. Tā. Kas ir šī pusē? Te ir izdzīts arī jauns zars, kas iet zemāk jau. Arī atstāsim uz ārējo pumpuru. Un šo te lielo, to, kas iet vidū, izgriezīsim pirmkārt. Šeit ir viens, kas iet uz vidu, izgriezīsim. Šeit arī ir uz vidu kaut kas. Šo augšņu griezīsim visu nost. Atstāsim uz to zaru, kas iet uz ārpusi. Šeit īsinām uz diviem pumpuriem, lai daži persiki paliek. Un šo garo arī īsināsim nost, jo persiki ir zaram apakšā un augšā. Un ja jūs viņu katru gadu negriežat, tas vidus rodās tukšs un visi persiki ir augšā. Un tad, ja neapgriež, tad viņi augšā vēl ražo pilns un pēc tam tas koks apgāžās. Tāpēc griezīsim nost šeit uz ārējo pumpuru, lai šeit nāk jauns zars. Šo iekšējo zaru griežam nost. Šo iekšējo arī. Šeit ir diezgan biezs. Šeit mēs atstāsim dažus persikus pie stumbra tuvāk un pārējo griezīsim nost. Un šo zaru īsināsim atkal uz ārējo pumpuru, lai nāk un iet viņš lēzanāk uz ārpusi. Tā, šeit arī griežam nost tos, kas iet uz iekšu. Šis iet uz iekšu. Šis iet uz iekšu. Šis arī iet uz iekšu. Tā, šeit uz ārēju, te jau ir atzarojies uz ārpusi zariņš, pēc tā arī nogriežam, lai viņš iet uz ārpusi. Otru arī tāpat uz ārējošo pumpuru. Te iekšā mums būs ļoti daudz persiki. To pišķiņ izretināsim, lai nav pa daudz, jo viņi viens otru saspiedīs jebkurā gadījumā. Tad nebūs jēga nekāda. Tā, šis zars vēl. Šis iet pilnīgi uz iekšu, ņemam pavisam ārā. Šo te īsinām uz dažiem pumpuriem, lai tur ir daži persiki mums paliek. Un šo te iezīsim nost, lai nav pa biezu. Un šo, lai iet uz ārpusi vairāk. Un attiecīgi te īsināsim uz ārējo pumpuru. Tālūk. Vasarā, protams, skatīsimies, ja kaut ko sadzīs atkal uz vidu. Var arī izplēst jau vasarā ārā jaunos dzinumus, lai nav pa biezu un saulīt tiek klāt persikiem. Jo to viņiem vajag. Pēc